Labvakar, mīļās dāmas, vēlreiz. Man prieks jūs redzēt šeit šajā webinārā. Tad atgādinu, ka mēs esam tikušās, lai dziedinātu atkarības savējās vai arī svešas. Un meistarklās nosaukums ir atkarība dziedinātava. Kā vienmēr mēs sākam īsti nezinot, cik tālu mēs tiksim un cik ātri mums tas darbs veiksies, jo mūsu situācijas vienmēr ir dažādas. Bet, lai mums tā labāk veiktos, mēs sākam ar iesildīšanos vingrinēm. Tas ir šis te, tie cilvēki, kas vēl nav redzējuši šo vingrinēm, ja, tad vienkārši pliķēt savu prociņiem un atkārtojot savu frāzi. Es vairs nepliķēšu, lai nejāt fonu trokšņa. Un frāzi ir sekošu, es esmu, un minēt savu vārdu uzvārdu. Un tikai, un nākā minēt savu vārdu uzvārdu. Un es pamazām padalos ar savu ekrānu, kur tas būs redzams. Arī tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un vēlreiz to pašu. Es esmu. Minēt savu vārdu uzvārdu. Un tikai, un nākā minēt savu vārdu uzvārdu. Un, ja jums ir priekšā šīs lodziņš, jūs varat pabiedīt, mana seja pabiedīt kaut kur sānī vai samasniet. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un vēlreiz, es esmu, un nākā minēt savu vārdu uzvārdu. Un tikai, un minēt savu vārdu uzvārdu. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Tad ar šīm frāzēm mēs atgriežamies savos ķermeņos un raidam prom dažādas negatīvas enerģijas, spēkus, garus, kas varētu mums mēģināt pieķerties un traucēt mums šajā dziedināšanas procesā. Un tad ātrie lūgumi, tā kā jūs šeit arī kāsušās visas, pat vai nu strēd piedalījušās, vai ne tikai jums pastāvīgi strēd, tad minēsim pilnīgi visus ātros lūgumus arī par abiem viņiem. Ja tad viņus ik pa laikām tomēr ir vērtīgi atkārtot, ne tikai vienreiz noskait un visu mūžu aizmirsti. Es minēt savu vārdu uzvārdu. Izsauc uz sevi un atkal miniet savu vārdu uzvārdu. Un pēc tam miniet visus uzvārdus, kas jums dzīves laikā ir bijuši, lai nodrošinātu, ka izpirkšanas tiesa strādā pēc iespējas labāk. Uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku veikt absorbētā dviņa atrisinājumu, parazītiskā dviņa atrisinājumu, dvēseles atpazīšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, atgūšanās no skumjām atrisināšanu, veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu un enerģijas iepakojumu optimizēšanu. Te ir runa tieši par jūsu atkarībām. Tad, kā jums ir atkarība? Protams, atkarībām ir dažāda intensitāte. Ir tā, ka dienu nevar, un reizēm atkal ir tāda sajūta, principā jūs var izturēt, bet tomēr, tā, ka man šīs skairinātājs nonāk acu priekšā, tad, atkal tomēr nekādīgi. Tad skatos, ka alkoholisms vai narkomānija, es viņus apvienot, tā kā, lai būtu tas smagsvars kopā. Azartspēles gan nevienam nav, tad mums ir narkomānija, alkoholisms. Ir arī darbaholisms, datorspēles, dators, internets, sociāli tīkli, un lielākais līderis tomēr ir dāmu lokā, cukurs un šokoholisms. Okay. Jā. Es varu izlielīties pati, ka man izdevās pašai tikt galā ar savu datoru atkarību. Okay. Tie ir mūsu rezultāti, un es atgriežos sakā pie mūsu frāzēm, tad jūs tos rezultātus varat taisīt ciet. Ķeramies mēs pie darba, un kā jau es teicu, tad es esmu sagatavojusi tēmu, kas ir tieši saistībā ar savām atkarībām. Un tāds neliela tā teorētiskā daļa, kad atkarībām ir, es viņus sadalu divos veidos. Patiesībā neesmu meklējusi tieši zinātniskos kaut kādas pētījumus, kas skaidrot, kādas tas atkarības ir. Bet tas, ko es novēroju, ir, vai tā ir pierašana pie kaut kādām konkrētām vielām, par ko arī raksta, ka, piemēram, cukurs ir tas, pie kā mēs pierodam, un tāpēc mums visu laiku ir šī vajadzība ik pa laikam kaut ko uzkost, jo mums notiek vienkārši arī fiziska pierašana un svārstības ķermenī
smadzenes izraisa šo te prasību vēl cukuru. Līdzīgi ir ar alkoholu, ar narkomāniju, ar zālēm. Jautājums ir par cigaretēm, jo par cigaretēm ir dažādi viedokļi. Daži saka, ka tas nav pieredums konkrēti pie vielas nikotīna, ka tas vairāk ir ieradums. Daži atkal saka, ka tas ir pieredums pie nikotīna, tā kā te man īsti nebūs viedokļa. Bet, jūs, protams, arī redzat, ka dators, internets, televīzija, seriāli ziņas, tas viss ir vairāk runa par ieradumiem, kā tā atkarība veidojās dēļ tā, ka to, ko mēs gūstam, darot to lietu, mēs kaut kādas emocijas izjūtam, un ka mums var būt atkarība no tām emocijām, vai patiesībā vairāk tomēr nevis atkarība no tām emocijām, bet gan mēģinājums aizstāt kaut ko, ko mēs nevēlamies. Un tas ir tas mūsu kompensējušais mehānisms. Tieši tāpēc šīs atkarības, kas ir saistītas ar kaut kādiem konkrētiem ieradumiem, nevis ar kaut, kas ir kā rīcība, bet nevis vielu lietošana, grūtāk padodas ārstēšanai, jo tas nav tikai atbrīvoties no šīs fiziskās atkarības, kā uztaisīt ķermeņa detoksu un atkarība ir izbeigusies, bet ir tieši tas ieradums. Un, lai ieradumu izmainītu, var mēģināt meklēt kaut kādus aizstājošos atkal ieradumus. Bet, kas notiek, kad arī var no vienas atkarības iekrist nākošajā atkarībā. Un, lai pilnībā izdziedinātos no atkarības, ir jānovērš iemesli. Un tie iemesli ir mūsu traumas, jo atkarības veidojas tad, ka mēs esam piedzīvojuši traumas, un traumas mūsu mūža laikā ir ļoti daudz. Tad nav neviena cilvēka, kuram nebūtu traumas dzīves laikā bijušas, un tieši runa ir par psiholoģiskām traumām, psihoemocionālām traumām, nevis par fiziskajām traumām. Protams, ja ir fiziskā trauma, ir ļoti smaga situācija, ir iespējams iegūt arī psiholoģisko traumu, piemēram, salauzu kāju. Man tā vietā, lai samīļoties, izlamāja nopēra par to, ka es slikti uzvedos un es radīju vecākiem problēmas, tad konfliktā šajā fiziskajā traumā man nāks arī psiholoģiskā trauma. Varbūt tomēr psiholoģiskās traumas, kur nav fiziskās traumas, un tas ir jebkas, ko mēs kā sliktas emocijas, ko mēs izjūtam dzīves laikā un kur mēs negūstam vajadzīgo atbalstu. Ja ļoti apzināti vecāki un cenšas bērniem visu laiku palīdzēt, piemēram, konteinerējot viņu sajūtas, tas ir, kad bērns sūt kaut kādu emociju, un mums saka, jā, tas tā ir, tu tā tagad jūties, jā, tev tas ar laiku pāries, un tā kā samieļo un paglāsta bērnu, tad viņam šī emocija neiestrēgs, un tā trauma arī neizvedoties, jo patiesībā bērns pat gūst pozitīvu pieredzi, kad ir kaut kāda smaga situācija, bet mēs to varam izturēt, jo man ir blakus kāds pieaugušais, kas man palīdz ar to tikt galā, bet ja šāda pieaugušā nav, un neviens vecāks spējīgs patiesībā būt bērnam 24, 7 reiz nescik gadi, tad šīs traumas tomēr veidojās. Un jo smagāka ir situācija, vai jo nopietnāka situācija, vai jo ilgstošāka situācija, tad tas jau ir jautājums, vai ir viena trauma vai ir traumu sērija. Jo katru dienu mēs varam iegūt vienu traumu, viņa var mūsu enerģētiskajā sistēmā saglabāties kā viena tā pati trauma, tad vienkārši nāk klāt informācija, nāk klāt šis enerģētiskais lādiņš, vai arī katru dienu tas pats notikums var ieprogrammēties mūsu enerģētiskā sistēmā kā atsevišķa tēma. Un tas variants ir tās mazliet sliktāks, tas nāk tā, ka mēs strādājam, un tās traumātās daļas ir vairākas. Ar traumām ir tā, ka par traumu teoriju, atkal dažādas teorijas, kā skaidrot, kas tad mums notiek. Viena no teorijām ir, ka tad, kad mēs piedzīvojam traumu, tad mūsu psihē veidojās traumētā daļa, kas tiek no mūsu psihes izstumta, jo tāpēc, ka to ir ļoti grūti izturēt, šīs smagās emocijas ir grūti izturēt. Un traumētajai daļai pārējai veidojas kompensējušā daļa vai izdzīvosī daļa, kurā uzkrājās mūsu stratēģijas, kā mēs spējam tikt galā ar konkrēto situāciju. Un vēl mums par laimi ir tā veselā daļa, uz kuras bāzes mēs vispār spējam funkcionēt, kas ir veselais pieaugušais, kas arī visticamāk ir tas, kurš spēja noreaģēt uz šo manu uzaicinājumu un pieteiktos webināru, un tad arī tad atnāk, jo bērns, kad noreaģē tā traumātā daļa, ļoti bieži šo traumāto daļu vienmēr tas viss kopā savs priekšējo bērnu, jo tās ir bērnībā iegūtās traumas, reta, kad ir tā pieaugušā vecumā iegūtās psiholoģiskās traumas. Tad šis iekšējais bērns ir tas, kurš var krist panikā, var spēt nebūt spējīgs par atnāt un palūgt palīdzību, jo
Ja šī palīdzības lūgšana kādreiz bija ļoti neveiksmīga vai pat sāpīga, tad iekšējiem bērnam var būt arī pārliecības, kas saka, nē, palīdzību nedrīkst prasīt. Un tad, ja nav tā veselā daļa, kurš saka, nē, tomēr ejam mēģini, tad pat nav iespējams saņemt palīdzību. Bet, par laimi, gan ir šie rīki, kā tāpat izpirkšanas tiesa, kas ļauj arī tādiem cilvēkiem palīdzēt. Tad viņu sauc izpirkšanas tiesu un mēģināt kaut kādā veidā strādāt. Vai arī līdzjūtības saslēgu var strādāt pat tad, ja tas cilvēks ir ļoti, ļoti traumās, tad pamazām viņu dziedināt. Ar izpirkšanas tiesu jūs jau šeit webināru dalībniece esat visas pazīstams, tā kā man nekas jauns mums nebūs jāstāsta par šo metodi, tad ir arī sava personīgā pieredze, kā tā palīdz vairāk vai mazāk. Ir vēl citas metodas, kuras es pielietoju, un reizēm vairāk, reizēm mazāk, bet mana tāda otra ļoti, ļoti eksploatēta metode ir līdzjūtības atslēga. Kas tad arī zem šiem nosaukumiem apakšā ir saits, kur jūs varat apstīties arī avotu. Tā ir metode, kur nav nepieciešams ticēt dvēseli reinkarnācijai vispār dvēselēm, tad pietiek ar to, ka spēj radīt līdzjūtību. Tomēr, ja mēs ticam gan dvēseli reinkarnācijai, gan arī tam, ka mēs esam kaut kas varat par šo fizisko ķermeni ar prātu, tad reizēm ir drusciņi vēlāk izskaidrot un arī sev to līdzjūtību izrādīt, jo kaut kādas frāzes, kas būs sakāmas, teiks, nē, manā dzīvē to es neesmu piedzīvojis, un es neko tādu sev nelaižu. Ir vēl citas arī pietiekoši jaudīgas metodes, un šīs nākošās minētās trīs, tās ir visas diezgan līdzīgas, visas ir attīstītas, šīs divas emocionāla brīvības tehnika, matricas reimprintingas ir attīstījušās no domu lauku terapijas, thought field therapy, kas ir bungošana par noteiktiem akupresūras punktiem atkarībā no tā, kādas emocijas jūs jūtat vai kāda ir situācija, tad šie punkti atšķirās, un tie savukārt nāk no ķīniešu medicīnas, uz kura meridiāna atrodas kāda emocija. Šī domu lauku terapija savulaik tika vienkāršot un pārvērtās emocionālas brīvības tehnika, un savukārt tā tālāk attīstīties matricas reimprintingā. Tad viss šīs trīs metodas izmanto bungošanu tikai mazliet nedaudzākā, atšķirīgākā veidā. Emocionālas brīvības tehnikas autoram, kas šo metodu izdomā, no kuras tālāk šī metode sāk izplatīties un apaut ar dažādām variācijām, ir vēl jauna metode, neredzamā dziedniece, kas nedaudz sasaucās atkal ar līdzjūtības atslēgu. Tad ir ideja par to, ka mums visiem iekšā ir tāds daļa, kas ir neredzama dziedniece un kas rūpēs par to, lai mūsu ķermenis varētu sadziedēt pats sevi un spētu attīstīties arī tas pats, kas vada šo šūnu dalīšanās procesu un nodrošina dziedināšanu jebkādā apjomā. Tātad vēl vai pavisam mazā apjomā, kā tikai sasita roku un tā roka sadzija, salauz kāja, kaula sadzija, vai arī krietni plašāk, kā piemēram šīs pašas traumas, ka viņas varētu tikt atlaistas, izdziedinātas bez mūsu kādas īpašas vēl papildus iejaukšanās. Ar traumu dziedināšanu nodarbojas arī rietumu medicīna, ar dažādiem veidiem mēģina to darīt, gan ar dažādu novirziem psihoterapiju, zāļterapiju. Protams, arī ājurveidā ķīniešu medicīnā ir meklējums dažādas enerģijas psiholoģijas metodes. Tad zem šīs saites būs vesels saraksts gan angļu valodā, kurus varat izmantot. Traumu dziedināšanai tā skaitā. Lūk, lai mūsu process šodien ietu labāk, izmantosim šo pirmo ļoti būtisko lūgumu, to, ka mēs lūdzam atbalstu tam procesam, kuru mēs tādu uzsākam. Kāpēc tad ir būtiski? Tā kā mēs strādājam vienalga ar kurām metodēm, ja mēs spējam palūgt palīdzību vēl kādiem augstākiem spēkiem un pieņem šo palīdzību, tad tas process var norisināties krietni ātrāk nekā mēs izskatām, nekā tādu nav, es te pastīkšu galā, tātad šo savu nelielo egoismu, egocentrismu, ka es visu zinu labāk, tad vieglāk ir atlaist to un ļaut, lai šie divi spēki mūs vada. Es arī to izmantoju savā darbā, jo pēc tam es testēju ar muskuļu testu, jautāju, tad kas tad mums ir īsti jādara. Šie lūgumi, ko esmu sagatavojis, arī viņi tika sagatavoti izmantot muskuļu testu pilnīgi visi, un es pat jautāju, vēl kaut kas ir vajadzīgs, vai šeit pietiek vai nepietiek, tā kā pēc iespējas jums un pilnīgāk šo dokumentu dot, un tad patiesībā laikam šī ir pirmā reize, ka tiek milzīgi apjomīgs dokuments ir sagatavots, ar ko strādāt. Ko skaitām visi kopā? Es miniet savu vārdu uz vārdu, izsaucu sevi un atkal miniet savu vārdu uz vārdu vai visus uzvārdus, kas jums dzīves laikā ir bijuši. Tas var redzēt, ka ir vārdi uzvārdi, ja vairāki vārdi, vairāk uzvārdi miniet uz visus. Uz pilno izpirkšanas tiesu.
kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem, visām manām traumātajām daļām, visiem maniem noliektajiem aspektiem, visiem maniem pavadoņiem un visām manām dzimtas līnijām. Es lūdzu analizēt visas mūsu laika līnijas, meklēt un atrast katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es jūtu vajadzību un minēt savu vajadzību vai atkarību, kura jums ir, piemēram, ēst saldumus vai lietot alkoholu. Un varat arī šeit minēt visas tās jūsu atkarības vajadzības, kas jums ļoti spēcīgās vajadzības, kas pārvēršās tā kā atkarībā. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un izlabot tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu dievišķo palīdzību un dievišķo dziedināšanu visām tām manām traumām, kuru dēļ es esmu ieguvusi šo vajadzību vai atkarību. Un atkal nosauciet to vārdā, vai visas, par kuriem vēlaties strādāt. Es lūdzu dievišķo zināšanu, kas man ir nepieciešama, lai pilnībā un galīgi atbrīvotos no šīs savas vajadzības vai atkarības. Es lūdzu dievišķo aizsardzību no visām tām enerģijām un būtnēm, kas šo vajadzību, un nosauciet to vārdā, vai šīs vajadzības ir vairākas, rada, veicina vai stiprina. Es lūdzu sev būt atvērtai un vēlēties pieņemt šo dievišķo palīdzību. Nu, šajā mirklī ieklausieties, kas ar jums notiek. Kaut arī es neskaitīju kopā ar jums ne par vienu no savām tēmām, es jūtu, ka laukā jau sāk uzstāties enerģijas, jo man pēkšņi parādījās vajadzība raudāt, ja, kas nozīmē, ka kaut kur kaut kas sāk risināties. Es jūtu arī bezspēcības sajūtu, un ķermenis rēģē tā, ka ir kā augstas tirpes no ceļgaliem iet uz ķermeņa augšu. Un tas tikai norāda to, ka kaut kur process ir sācies. Es nezinu, kurai no jums tas ir. Ja es testēju, tas nav par mani, bet es netestēšu, kurai no jums. Jūs noteikti ieklausieties savā sajūtās un atcerieties, ka lai kas, ko jūs šobrīd jūstu, tas viss ir normāli un tas viss ir pārējoši. Un ja ir kaut kādas sajūtas, emocijas, fiziskās sajūtas, kas varbūt nevis nepatīkamākais ir, kad ir fiziskas stāpes, kaut kur ļoti spiež, kas novada, ka enerģijas īsti nekustās un netiek laukā, ja, tad, ja ir vajadzīga palīdzība, tad vienkārši rakstiet man šatā, saliet rociņu, lai es jums spēju palīdzēt uzreiz. Ja šobrīd jums spējat izturēt tās ķermeņa reakcijas, kas jums ir, tad mēs vienkārši dosimies uz priekšu. Ja, tad, ja kurā mirklī ir vajadzīga palīdzība, droši uzreiz piesakieties. Tā, kad mēs sākam strādāt ar izpirkšanas tiesu, protams, vienmēr ir vērtīgi saprast, vai tad, kad mēs lūdzam, vai mēs vispār ticam, ka mūsu lūgšanas tiks uzklausītas, vai ka mēs spējam arī noticēt, ka tas, ka ne tikai tiks uzklausītas, bet arī tiks atrisinātas. Un tāpēc tad novērtēt apgalvojumu, es ticu, ka man izdosies gūt dziedināšanu un atbrīvoties no šīs savas atkarības vai atkarībām, vai no vajadzības un vajadzībām, tad kā jūs to nosauciet un miniet to vārdā, var pat pateikt šo frāzi skaļi un novērtēt uz skalā no 0 līdz 10, cik patiesi ir šis apgalvojums. Un 0 jūs absolūti neticat, tās ir pilnīgas muļķības, jūs neticat, un 10 ir maksimālā ticība, bet tam ieklausieties, vai šis 10 jums ir katrā ķermeņa šūnā. Jo, ja tas 10 nav katrā ķermeņa šūnā, tas nozīmē, ka ir kaut kādas traumātās daļas, kuras īsti netic. Parasti tas notiek tad, ja ir bijuši kaut kādi mēģinājumi, vai varbūt tā traumātā daļa ir gaidījusi palīdzību, ir ticējusi, cerējusi, paļaujusies, nekas nav noticis. Bet no tā palīdzība nav tikusi gūta. Tāpēc, ja gadījumā jums ir tā, ka jums nav 10, tad rakstiet man. Uzreiz čatā skatīsimies, citas kādas ir liels.
šo te procesu pilnā apjomā jūs varēsiet iziet arī pastāvīgi pēc tam, tad, ja mēs kaut kur ieķersimies uz kādiem skaitļiem, tad ir 2 varianti. Jā, tad vai nu šos te lūgumus visus noskaitīt un skatīties, kas notiek, un pagaidīt pāris dienas, lai saprastu, vai tas skaitlis paceļās uz 10, bet nu dēļ tā, ka tāds apturas visu procesu, jā, tad to mēs šoreiz neizmantosim. Mēs, protams, varam strādāt arī tad, ja jūs neticat vispār nemaz. Ja jūs ticat, ir 8 ar otru atkarību un ap 6. Okay. Nu, tā kā, ja tas nav apaļš 10, tad ļoti vērtīgi mēs varētu izmantot vismaz vienu no šiem te lūgumiem, ja, bet ja mēs neietu tālāk visam procesam cauri, noskaitam kopā tiem, kuriem nav apaļš 10, par kaut vai par vienu no šīm atkarībām. Un tad lūgums ir, ņemam pašu pirmo, es minēju savus vārdus uzvārdus, izsauc visus tos savus apziņas līmeņus, kuri pilnībā netic, ka man izdosies gūt dziedināšanu no savām traumām un atbrīvoties no vajadzības vai atkarības, nosauciet to vārdā vai tās vārdā, uz pilno izpirkšanas tiesu. Un es lūdzu izlabot katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es pilnībā neticu, ka man izdosies gūt dziedināšanu un atbrīvoties no šīs tā vajadzības atkarības. Šo iemeslu izcelsmes vietās, visās manās laika līnijās, visās dimensijās un visās manās dzimtas līnijās. Es lūdzu atbildīgi transformēt visu šo enerģiju un pārvērst to dievišķajā mīlestībā. Es tad patīšu uz augšu šo te dokumentu, tad jūs arī varat redzēt nākošos lūgumus, kurus varat paskatīt patstāvīgi, kamēr es nedaudz ar jums komunicēju, tad atkal ieklausieties pēc lūguma noskaitīšanas, kas ar jums notiek, kā reaģē jūsu ķermenis. Viena pazīme to, ka ķermenis reaģē ir, kad šie lūgumi iedarbojas, ir tas, ka fiziskais ķermenis sāk reaģēt. Protams, otra pazīme ir, ka mainās šis vērtējums. Ja nenotiek nekās tāda nereģē ne ķermenis, ne arī vērtējums nemainās, tad var gadīties, ka lūgumi nav pareizi noformulēti un izpirkšanas tiesums darbojas, bet tas lūgums nav piemēros, tad ir jāskatās, vai ir jāmaina šie vārdi, vai jāsauc uz izpirkšanas tiesu vēl kaut kas, kas nav ticis izsauts un kur slēpjas risinājums. Un īstenībā optimāli ir tad, ja mēs sākam ar mazumiņu. Tad patiesībā mēs jau diezgan strauji sākam arī tas pirmais lūgums, kur bija, ka mēs saucām visus savus apziņas līmeņus, visas traumātās daļas, šos te aspektus, pavadoņus un dzimtas līnijas. Tad tas, ko mēs aicinām, tas jau bija ļoti daudz. Jo vairāk dalībniekus mēs aicinām, jo lēnāks ir šis izpirkšanas tiesas process. Ja mēs paaicinātu tikai sevi, tad tas process noritētu krietni ātrāk. Savukārt, ja mēs noskaitām mazu lūgumu, nekas nenotiek, mums jāskaita tās pats lūgums ar šiem vairākām daļām. Kā visu laiku jāmeklē tas zelta vidusceļš. Te uzrakstiet man arī komentāros čatā, kā jums mainījās pēc šī lūguma noskaitīšanas, īpaši tām no jums, kurām nebija skaitlis 10 vai paaugstinājās. No 7 uz 6 pat ir nokritus ticība, tas vēl paliek mazāk. Tā arī var būt, ja mēs uzrunājam kaut kādas no traumātajām daļām, kur šī ticība nav, kuras mēs iepriekš neuzrunājām, bet tagad mēs viņus pēkšņi esam uzrunājuši, tad viņam sāk par sevi dot ziņu, tad skaitlis arī var nokristies. Galvā ir knapi 2, jā, ir 10, tas ir jauki. Žēlojos nāk miegs. Paši tur, kur ir jau apaļš 10, ar 2 ir tā pamais, un tāpēc mēs pastīsimies vēl kādu lūgumu. Un, ja testam vienkārši jāskaitam nākošais. Tad, ja nav apaļais 10, tad skaitam nākošo lūgumu atkal kopā un izmantojam šo grupas enerģiju, lai paaugstinātu ticību. Es minēju savu vārdu uzvārdu. Izsauc visus tos savus apziņas līmeņus, kuri nespēja un vai nevēlas pilnībā noticēt, ka man izdosies gūt dziedināšanu savām traumām
un atbrīvoties no vajadzības vai atkarības minēt kādas uz pilno izpirkšanas tiesu. Un es lūdzu izlabot katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es nespēju un vai nevēlos pilnībā noticēt, ka man izdosies gūt dziedināšanu un atbrīvoties no vajadzības atkarības un nosauciet kādas šo iemeslu izcelsmes vietās. Visās manās laika līnijās, visās dimensijās un visās manās dzimtas līnijās. Es lūdzu atbildīgi transformēt visu šo enerģiju un pārvērst to paļāvībā. Un tad atkal ieklausieties sevī. Es redzēju, arī bija vēl komentārs, ka žālējas skrienas kudriņas, bet cipars nemainās. Tā arī var būt. Un tad ieklausieties atkal sevī, vai mainās tad pēc šī lūguma noskaitīšanas kaut kas. Un uzrakstiet no 8 uz 10, ka ķermenī karstums ļoti labi. Ļoti šāvās, bet nezinu, vai kaut kas mainās, nav ticības. Nu, parasti tas notiek tad, ja ir bijuši daudz mēģinājumu, nav izdevies. Ja? Mēs varēsim strādāt un skaitīt lūgumus pat tādi, ja mums nav šī ticība pilnībā, un pēc tam skatīties, vai būs mainījusies ticība. Otrs ir, ka mēs individuālos darbos arī varam paņemt tieši tavējo variantu, paskatīties, kas tur ir, un pastrādāt ar šo līdzjūtības atslēgu, kā tieši tavu tēmu, ja, kāpēc nespēja noticēt vispār, ka kaut kas tāds varētu būt. Var gadīties, ka ticība mainīsies uz augstāku vērtēm, tad izdosies pastrādāt ar ticējumiem. Tā apakaļ 7 norisnē nevēlos atbrīvoties. Lūpu kaktiņi izveidoja pēdīgu izteiksmi. Tad tās būs tās skumjas, kas kaut kur ložās laukā. Labi. Tā. Ir tā, ka jums ir iespēja vēl ātri pastrādāt ar šiem te lūgumiem. Un te ir tātad lūgums paskaidroši, vienkārši jūs varat arī paralēli skaitīt par pretestību. Tad, kad mēs vēlamies ar kaut ko strādāt, mums ir kāda daļa, kas iekšēji pretojās. Ja? Tad tā var būt šī traumētā daļa, tā var būt arī kāda izdzīvojusī daļa, kur saka, nē, manas stratēģijas pašas labākās neaiztiec mani. Tad, lai ar pretestību strādātu, pretestība ar savas ķermenī tieši tāpat, kā jūs sajūtat, ja kuru emociju, vienkārši pajautājat, kurā vietā man ķermenī atrodas mana pretestība. Un, vai arī mazliet tādā maigākā formā, ja šī pretestība atrastos ķermenī, kurā vietā tā atrastos. Ja šai pretestībai būtu krāsa, kas tā būtu par krāsu, ja šai pretestībai būtu intensitāte, kas tā būtu par intensitāti. Ieklausieties sevī, kurā vietā sēž tā enerģija, kas ir pretestība, kas pretojās, lai spētu noticēt. Un, ja tā pretestība ir lielāka nekā 0, tad to jūs varat izcelt uz izpirkšanas tiesu, līdzīgi kā mēs to savāk esam darījuši ar emocijām. Tad šis te pirmais lūgums ir tīri tā kā par emocijām, bet par pretestību šajā gadījumā. Un, ja neizdodas šo pretestību dabūt uz 0 ar pirmo lūgumu, tad jūs varat šo lūgumu arī jau paplašināt un tālāk aicināt visas savas daļas, visus savus traumātās daļas aspektus, visus savus dzimtas līnijas un meklēt, kur tas ir sācies, kur šī pretestība radusies. Jo mums enerģiju mēs varam dabūt savā inkarnācijā, šīs dzīves laikā. Mēs viņu varam paķert līdz no citas inkarnācijas. Ja? Mēs viņu varam dabūt mantojumā no saviem senčiem. Ja trauma ir bijusi piedzīvota mūsu kādās dzimtas līnijās, un jau dzimtas līnijas ir izveidojusies traumētā daļa un izdzīvojusī daļa, tad mēs to izdzīvošanas stratēģiju paņemam jau no savas dzimtas. Un tad tajos mirkļos var būt ļoti būtiski
lai tiktu aicināts arī viss dzimtas līnijas un jau pie viņiem tiktu risināt šie te iemesli. Tām no jums, kuras ir tikušas galā ar šiem lūgumiem, tad nākošais būs jautājums par paļāvību, jo ar paļāvību ir līdzīgi kā ar ticējumiem, tad jāatcerieties, kas vecajos webināros piedalījās, bija viena tēma, ka, lai mēs varētu savā dzīvē piedzīvot to, ko mēs vēlamies, ir svarīgi trīs pakāpes. Pirmā, es ticu. Otra, es paļaujos, un trešā, es sagaidu, kā augstākie spēki mums dod to, ko mēs sagaidām. Tad nepietiek tikai ar pliku ticību, vajag, lai mēs jau arī paļautos, ka mēs to, ko mēs gaidām, ka mēs viņu arī dabūsim, jo paļāvībai pretī emocija ir bailes. Tad es ticu, bet man ir bail, ka tas nepiepildīsies. Tiklīdz ir bailes, tā mēs sevi programējam uz to, ka nepiepildīsies. Tāpēc ir vajadzīgi stiprināt paļāvību un atlaist bailes. Un trešais jau ir to, ka es sagaidu, kas ir tāda maksimālā paļāvība un pasūtījums augstākiem spēkiem. Es gribu, lai tas piepildās. Es sagaidu, ka tas piepildīsies. Un ar sagaidu mēdz gadīties, ka ir visgrūtāk to saprast, to sajūt. Jā, tagad es tiešām sagaidu, es pilnībā esmu atdevusies procesā un es sagaidu, ka tas rezultāts būs. Ja šis process, skaitot lūgumus, jūs, piemēram, pastāvīgi darbojaties, skaitot lūgumus līdz pašām beigām, ja par katru no šīm tēmām, un jūs vienalga nedabūna to desmitnieku, uz kuru jūs tiecaties, ir divi varianti. Vai nu jūs izguļaties un pagaidiet pāris dienas un skatieties, kas ar jums notiek, vai mainīsies, jo enerģijām ir nepieciešams pārstrādāties, un reizēm tā transformācija ir tik milzīga, ka mūsu fiziskiem ķermeņiem ir nepieciešams restarts, ir jāaiziet pagulēt. Pēc tam, kad jūs pagulēsiet, tā enerģija būs izsūtījusies no ķermeņa laukā un process būs tā kā beidzot pabeidzies. Ir cilvēki, kuriem pietiek ar tādu dziļu relaksēšanos līdz miega stāvoklim, bet nav pat pilnībā jāiemieg, un ir cilvēki, kuriem ir nepieciešams gulēt 1 nakti, 2 naktis, vairākas naktis. Kad strādāju cilvēku ar ķermeņa kodu, budīgu kodu sistēmu, tad tur bija līdz 2 nedēļām, ka ir jāgaida, kamēr process beidzās. Ar izspriešanas tiesu parasti es tik lielu laiku neesmu novērojusi, bet to, ka ir cilvēki, kur man paši saka, man ir jāpaguļ, tā ir realitāte. Pat ja pēc pagulēšanas nekas nemainās, tad vienmēr paliek mūsu rezerves variants, tā ir līdzjūtības atslēga. Jo atšķirības starp līdzjūtības atslēgu un izspriešanas tiesu būs tāda, ka līdzjūtības atslēgā mēs šīs pašas frāzes varam teikt tādā plašākā amplitūdā, un līdz ar to nav jāskaita ļoti, ļoti daudzi lūgumi, ir pāris frāzes, un tas notiek krietni ātrāk tāpēc. Bet par līdzjūtības atslēgu mazliet minēšu. Uzrakstiet komentāros, kā jums ir ar paļaušanos, cik liela ir paļāvība šobrīd, ka izdosies. Skalā no 0 līdz 10. Redzēsim, kas notiek. Deviņi. Ir. Es, kad skatos uz pulksteni, saprotu, man bija cilvēki, kas komentēja un teica, 2 stundu laikā to nav iespējams izdarīt. Viņiem izrādīsies taisnība bijusi, ka 2 stundu laikā nav iespējams šīm te 11 lapas pusēm iziet cauri. Tā paļāvība skatos pat ir lielāka, ir 9, 7, 8. Nav ticības, līdz ar to arī nav paļāvības. Jā, saprotu. 7. Okay. Neminēšu vārdu, kam nav ticības, līdz ar to nav paļāvības, līdz neaiziet ierakstā, bet mēs noteikti ar tevi varēsim pastrādāt individuālajos darbos, lai to procesu iekustinātu, bet lūgums noteikti varēs paskaitīt līdzi un tad skatīsies, vai sajūtīs kaut kādas izmaiņas. Okay? Labi. Un tad arī līdzīgi novērtēt, cik liela ir, cik patiesi ir apgalvojums, es sagaidu, ka man izdosies gūt dziedināšanu un atbrīvoties no vajadzības vai atkarības, atkal līdzīga kā ar ticību un paļāvību. Desmitnieks, ļoti jauka. Prieks redzēt desmitniekus. Man ļoti gribētos, lai jums visām jau būtu desmitnieks uzreiz. Iespējams, ka tas ir. Mēs jau nekad nezinām, ka šos ierakstus pēc tam kaut kad nākotnē skatīsies un kam ir nepieciešams redzēt, ka varbūt arī tā, ka ir
nulle, divnieks, nekas nestrādā, nav ne ticības, ne paļāvības, bet ka vienalga to var turpināt un to rezultātu var iegūt. Dažādi 5, 8, 10 dažādi rezultāti, sešnieks. Okay. Rītnieks, jauki. Nu, ko? Šos te lūgumus, ja jūs paspējat skaitīt, kamēr viņi ir redzami uz ekrāna, tad jūs droši to dariet. Būs kaut kādas lietas, ko mēs vienkārši pārliksim pāri, jo šo lūgumu ir ļoti daudz. Mēs ķersimies tagad pie tās tēmas, kas ir ticējuma maiņa. Un kas ir ļoti būtiski. Ja mums ir ticējumi, kas stiprina to, ka mēs nespējam noticēt, tad sanāk tā, ka vispirms ir nepieciešams strādāt ar ticējumiem un pēc tam atgriezties pie ticības jautājumiem. Un tāpēc pamēģiniet pabeigt šo te teikumu, es esmu atkarīga no savas atkarības, jo, kā pirmais variants, un arī ātri pabeigsiet teikumu, man neizdodas, es nevaru ticēt, ka man izdosies atbrīvoties no atkarības, jo es nedrīkstu ticēt. Jo mums zemapziņā ir ierakstīts dažādas tēmas, arī tā skaitā par to, kāpēc nedrīkst ticēt, kāpēc tas ir bīstami ticēt. Kāpēc tas nav droši ticēt? Kāpēc tas nav droši ticēt, paļauties un sagaidīt? Un visi šie ticējumi ir tādi, kurus būtu ļoti vērtīgi jums pierakstīt, tad, kad viņi vienkārši prātā kaut kur uzaust, jo viņiem ir niķis pazust. Tad mums zemapziņa šīs atbildes izmet, un ja mēs tos nepierakstām, tad pēc tam viņi kaut kur pazūd. Tad jūs varbūt atceraties vienu vai pāris, un pēc tam tie pārējie kaut kur ir pazuduši. Ja jūs tagad ātri pierakstiet, tad tas, ko jums zemapziņa pateiks priekšā, tad to jūs varēsiet pēc tam strādāt. Vai nu tagad uzreiz uz šiem ticējumiem, vai arī vēlāk kaut kādu, pēc tam, kad šis te mūsu kopīgā darbošanās beigsies, jūs varēsiet piekļūt arī šīm te dokumentam un viņu izmantot tik reizi, tas būs nepieciešams. Tad, kad jūs kādu no šo ticējumiem esat pierakstījuši, tad, protams, lai redzētu progresu, ir labi novērtēt tomēr šo ticējumu patiesumu skalā atkal no 0 līdz 10, un šiem negatīviem ticējumiem būtu jākļūst par nulītēm. Bet ir tā, ka ja jūs pierakstījāt kā savu apgalvojumu šo ticējumu, tad tas nevar būt 0, tas vismaz 0,5 ir. Un atkal ir svarīgi ieklausīties katrā savās ķermeņa šūnā un dabūt to skaidri, ko tā kā visas šūnas piekrīt. Tāpēc tas var būt arī tādās robežās no līdz. Ja, tad būs kaut kāda daļa, kas saka, nē, tur ir 0, tas nav patiesi. Un otra, kas teiks, ka ir desmitnieks. Tad ir, protams, svarīgi tos lielākos ciparus dabūt pēc iespējas mazākus. Un lūgumiņa rekums ir priekšā, paskaitīsim kopā vienu un pēc tam otru. Pirmais lūgums ir tas, ko pēdējā laikā es arī esmu Facebookā dalījusies, kā to, kur var labi strādāt, un tie iepriekš atkal ir, tā kā mēs, iepriekšos webinārus postījām pagājušā gada, kā mēs lietojām. Izvēlēties vienu savu lūgumu un skaitam kopā. Es minēju savu vārdu uz vārdu. Izsaucu visus to savas apziņas līmeņus, kuri tic, ka es esmu atkarīga no atkarību, jo, un kā jūs pabeidzāt šo teikumu. Un ja tās atbildes bija vairākas līdzīgas, tad jūs varat minēt šeit, jo, un tāpēc, jā, kas vēl bija. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Un es lūdzu izlabot katru nekvienu iemeslu, kāpēc es ticu, ka es esmu atkarīga no, jo, kā arī katru nekvienu iemeslu, kāpēc es esmu atkarīga no šo iemeslu izcelsmes vietās. Es lūdzu atbildīgi transformēt visu šo enerģiju un pārvērst to dievišķajā mīlestībā. Un ieklausieties sevi, kas ar jums notiek, kā mainās šis vērtējums.
Jūs uzreiz pēc tam arī čatā. Kāds bija vērtējums iepriekš un kas ir tagad. Patiesībā apgalvojums es esmu atkarīga no jau arī ir ticējums. Un arī ar to var strādāt. Ja? Jo mums piepildās tas, ka mēs ticam. Un, ja es ticu, ka es esmu atkarīga no saldumiem, tad ļoti iespējams man būs jāpierāda sev, ka es esmu atkarīga no saldumiem. Šos ticējumus var mainīt, likt negatīvu ticējumu vietā arī pozitīvus ticējumus. Pozitīvie ticējumi var būt kaut kas pretējs tam, un ko es tā kā sev saku. Es esmu atkarīga no, piemēram, saldumiem vietā. Varu pateikt, ka es pārvaldu par savu saldumu uzņemšanu, vai es spēju izvēlēties, vai es esmu brīva savās izvēlēs, vai lietot saldumus vai nē, un tad skatīties, cik tas ir patiesi, jo no vienas puses mēs tā kā sev pozitīvi programmējam, no otras puses mēs atkal sakām, tas ir tas, ko es vēlos piedzīvot. Okay. Kas jums notikās? Kādi jums bija vērtējumi? Vai bija kaut kāda kustība, kad jūs šo lūgumu noskaitījāt? Tad uzrakstiet man, kāds skaidrs bija iepriekš, kāds ir tagad. Pie ticēm varat rakstīt vai varat nerakstīt. Tas šobrīd nav tik būtiski, svarīgāk ir tieši tā kustība. Vai ķermenis reaģēja, vai ir kustība rezultātos? Un paralēli, ja jums vēl nav apvērš desmit, jūs varat izmantot jau nākošos lūgumus. Apāti iestājusies, ok? Tur var noskaitīt lūgumu es un savu vārdu uzvārdu. Izsauc katru nekvienu iemeslu, kāpēc man ir iestājusies apātija. Uz pilno izspriešanas tiesu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un izlabot tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu atbildīgi transformēt visu šīs enerģijas un pārvērst tās dievišķajā mīlestībā. Okay. Un skatoties jūsu komentāriem, izskatās, ka mēs esam trāpījuši kādas ļoti smagas tēmas. Jo ir jau vairāk no jums. Ķermenis vairs neaģē un iestājusies apātijas. Skudriņas skrien vairs nespēja neko novērtēt. Labs atvieglojums un priekšpārējais pārvalda, ka tik nav lamatas. Kas notika pēc šī lūguma skaitīšanas par apātiju? Vai ir kaut kādas izmaiņas? Šūpošanās, labi. Šūpošanās var būt arī kā traumas pazīme, jo tagad ir ļoti spēcīga trauma, tad šūpošanās ir tāds, ka, kad aiziet cilvēks kā transā bērns, aiziet transā, viņš tikai sēž un šūpojas, viņš neko vairs apkārt neredz. Kā no tā mums noteikti būs jātiek laukā. Varbūt drusku mazinājums, bet pavisam mazliet. Okay, skaitām mazliet plašāku lūgumu par šo te. Es minēt savu vārdu uzvārdu. Izsaucu sevi un minēt savu vārdu uzvārdu. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Un es lūdzu sev dievišķo ātro palīdzību. Un neklausieties sevi, kas ar jums notiek. Atgādināšu, ka tieši šā ātrā palīdzība tas ir ātrais lūgums, kurā ir patiesībā ieprogrammēts ļoti daudz. Dažādas lietas, kur tiek uzrunāta gan mūsu dvēsele, gan traumātās daļas, gan mūsu pavadoņi, dzimtas līnijas, un tiek lūgta veselas atpazīšana un traumatiskā stresa atlaišana.
Patiesībā ļoti daudz tēmas, kas šajā vienā lūgumā ir ieprogrammēts un ko var izmantot katru reizi, kad jums liekas, ka būtu jāsauc ātrā palīdzība, kaut kas nestrādā. Man šis ātrais lūgums ļoti palīdzēja, kad es skatījos, kas notiek Jēkabpilī, un bija tāds tā kā stress paņems, bet, nav labi, fona sajūta, bet nav labi. Tikko šo te lūgumu noskaitīju par Jēkabpili, tā momentā atlaidu, un tad miers iestājās. Ka tas darbojas tā, var izmantot arī tad, ja jūs redzat, piemēram, ka kādam citam cilvēkam ir slikti, ir avārija, piemēram, notikusi. Es ik pa laikam izmantoju, tagad es skatīties, man meita spēlē basketbolu un spēles laikā, ik pa laikam kāds tiek savainos, tad vai kādam kaut kas sāp, iedur pirkstu acī vai pat deguns salauza. Un tāda, lai šīm te meitenēm palīdzēs, vienkārši gaidu izpirkšanas tiesas lūgums par viņām, nezinot, kā viņus sauc. Vienkārši saka, tā meitene tādu numuru, kuru tagad tur raud, piemēram, kuru saķērs tagad un kaut kā nofokusēties, tagad es to cilvēku redzu palīdzi. Un tad tas enerģijas kustās ļoti strauji. Kas mainījās pēc šī te dievšās ātrās palīdzības? Vai ir kaut kāds efekts? It kā mierīga, bet tā drīzāk kā samierināšanās. Labi. Vai to var saukt tā, ka ir zaudētas cerības? Tā samierināšanās. Uz to pusi. Ok. Tad atkal viens lūgums, nevis ātrais lūgums, viens lūgums. Es minēju savu vārdu uz vārdu. Izsaucu sevi un atkal minēju savu vārdu uz vārdu. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Un es lūdzu radīt sevi atvērtību un vēlēšanos, justies optimistiski attiecībā uz iespēju tikt cietinātai no manas atkarības un izdziedināt tās traumas, kas šo atkarību ir radījušas. Es lūdzu tieši šo zināšanu, ka dziedināšana ir pieejama arī man. Tas, kas šī te var slēpties apakšā, tad, kad neizdodas kaut ko atrisināt, tad mēs esam piedzīvojuši vairākas inkarnācijas. Ja to ir grūti pieņemt, tad vienkārši var būt tā, ka mēs esam piedzimuši ar ideju par to, ka man nepienāks dziedināšana. Un ja es to pasaku, jums tas rezonē, pierakstiet savā sarakstā, man nepienāks dziedināšana kā viena no ticējumiem. Var gadīties, ka ir ticis saņemts lāsts, vai mēs esam paši sev nolādējuši. Un tad ir jāstrādā ar šo tēmu lāsts. Un atkal, ja tas jūs tagad uzrunāja, parasti ķermenis reaģē ar tirpām vai kaut kādām reakcijām, pierakstiet sarakstā, tas ar to jums ir jāstrādā. Un viens no iemesliem, kāpēc izpirkšanas tiesa kaut kad nenostrādā, ir tas, ka mēs nespējam piedot. Jā, tad vai jums ir kaut kāds tēmas, par kurām jūs nespējat piedot, piemēram, sev? Ja tādas tēmas ir, tad atkal sarakstā iekšā ar to ir jāstrādā. Ja ne, tad, protams, bija izpirkšanas tiesa, mums vajadz atsevišķi webinārs par tiem gadījumiem, kad izpirkšanas tiesa kārtīgi nestrādā, tad skatīties, kas no tiem ir. Bet, tā kā jūs šeit esat klātienē, tas patestēšu jums individuāli darbu laikā, jā, tad kas tie par iemesliem, kāpēc kaut kas nenostrādā tik labi, kā gribētos. Dēļ tā, ka es redzu, cik strauji iet laiks uz priekšu, jā, tad tas, ko es jums piedāvāju, ir, ka es jums ātri izstāstu, ko es esmu sagatavojis šajā te dokumentā. Pēkšņi redzi samiglojās. Un šos te simptomus atstāsim uz individuāliem darbiem, jo individuālajos darbos es varēšu ar jums izmantot tādu līdzjūtības atslēgu. Ja, tad mēs mazliet tā straujāk strādāsim ar tām traumām, kas ir bijuši par iemeslu, atkarībām un
arī tām pašām ticējumiem, emocijām, kuras tad netiekat pāri. Kas šajā dokumentā ir? Tad es pati savu pavēlku ekrānu, tā lai es pati redzu. Tad šim logam jūs varat arī redzēt, ka ir tā kā sarakstīns, šeit man ir redzams kreisajā pusē. Tas ir satura aļa, tas ir dokumentam sākumā, tas ir visās lielās tēmas, kas ir iekšā iekļautas. Tad jau zināmies, ko mēs strādājām, ticējuma un emocijas atlaišanu, lūgumi, kas ir līdzīgi tiem, ko mēs arī pagātnē esam izmantojuši ar kādām nelielām korekcijām, pietiekoši daudz, īsāki un garāki, vienkārši iziet katram šiem visam procesam cauri ar tām emocijām, ar tiem ticiem, kurus jūs sevi piefiksējat. Tālāk mums ir par traumu dziedināšanu. Ar traumu dziedināšanu tā, ka ātrāk darbosies līdzjūtības saslēga. Var strādāt ar traumām, dodoties pagātnē, tad tāda kā ceļošana laikā nodrošināt. Un tad tas process ir tāds, ka vai nu bungojot, kas ir emocionālas brīvības tehnika, pielietot, tad bungot sev pa akupresursu punktiem, ja, tad YouTube ir, manuprāt, viens mans video un daudz citu video, kurus vienkārši dabūniet šo relaksēto stāvokli un iztēloties, ka jūs dodaties pagātnē pirms savas inkarnācijas, lai parunāties ar tiem cilvēkiem, kas jūs ir traumējuši, vai varbūt pat vēl kaut kādā tālākā pagātnē pirms citas inkarnācijas, tur piedzīvotiem traumu, tad kur jūs aizvedīs, jūs vienkārši varat izteikt nolūku, doties pagātnē un skatīties, kādas ainas jums nāk. Un tad tiem cilvēkiem, kas jums traumas ir nodarījuši, jūs viņus apturiet. Patiesībā tas ir tā, ka mēs cenšamies izmainīt to vienošanos, kas mums kādreiz ir bijusi, un mums kā brīvās izvēles planētā to ir tiesības darīt. Ja mēs negribam piedzīvot traumas, mēs tā dodamies pagātnē, lai tās traumas novērstē. Ceļošana laikā ar pagātnes mainīšanu, kas atstāja sekas, pozitīvas sekas uz to, kas ir mums tā tagadnē notiek. Jā, šis dokuments būs pieejams pilnā lietošanā, un pie tam, ja es kādreiz izdomāšu, ka ir vajadzīgs vēl kaut kādas frāzes, tad tās es pierakstīšu klātē, ka atsevišķu dokumentu noformēšanu LSO skolotājs mums būs pieejams. Tik ilgi, kamēr LSO skola pastāvēs, un ja es izlemšu kādreiz likvidēt, tad es vienkārši padalīšos ar šiem dokumentiem un video, lai jūs mums varat sev pielādēt. Lūk. Tā traumu novēršana pagātnē. Ja mēs tad cenšamies strādāt ar traumu dziedināšanu tagadnē, tad izpirkšanas tiesas lūgums arī var skaitīt, un tie šeit ir redzami, bet līdzjūtības saslēga uz šīm tēmām darbojas mazliet labāk. Ja ir vēlēšanās, tad uz mirkļus var tad ātri noskaitīt un skatīties, kas mums notiek, tad mēs drīzāk izmantosim to pēc tam individuālajos darbos. Lūk, un atkal ir vairākas varianti, ko es jums piedāvāju, kā to var skatīties. Uz ko vēl ir vērtīgi skatīties, strādāt ar atkarībām, ja tās ir mūsu atkarības. Tad atkarība ir kompensējušais mehānisms mūsu traumām. Mana pieredze. Es pamanīju, ka esmu kļūst no datorspēlēm. Tad tajā mirklī, kad man bija doma, kad ir jāapsēžās pie datora un jāsāk gatavot kādu webināru, tad man bija tā, ja es to spēlīt uzspēlēšu. Un tad bija līdz pat tam, kad es jau solīju, vēl vienu reizi un visu, un tā viena reize, visu laiku pārāk jaunā reize. Man ir problēma, kaut kas ir jādara. Un es sapratu, ka patiesībā man ir bail bija, ka man neizdosies kaut kas tik labi, kā es gribētu, un tad bailes no neizdošanās tās bija, jo pagātnē bija neizdevies. Un pat tās cenas, kas man nāca, kur pagātnē nav izdevies, bija ne no šīs inkarnācijas, kā šajā dzīvē tik daudz, kā no kaut kādām citām situācijām, kur kaut kas nav izdevies, un bija ļoti, ļoti spēcīgas emocijas. Un tad, lai nebūtu tā, ka man arī tagad neizdodas, tad man bija jādziedina tās pagātnes traumas. Es to darīju ar līdzjūtības saslēgumu, man tas aizņem mazāk par pusstundu, tāpēc es saku, to var izdarīt ļoti, ļoti ātri, ja izdodas trāpīt uz ko, uz tiem iemesliem galvenajiem. Kas ir tās atkarības veidotāji. Tagad ir tā, ka es varu uzspēlēt datorspēles, man nav tā sajūta, arī pamostas, kuri man spēlēt, vai vakarā pirms gulētiešanas, kuri man spēlēt un nespēja aiziet gulēt, jo ir taču jāspēlē tā atkarība, ir vienkārši kā roku noņemta. Man ir hipotēze par to, ka tieši tādas pašas attiecības var dabūt ar saldumiem, ar alkoholu, ar cigaretēm, ka veselā daļa saka, labi, iedzeršu šampāniešu kopā jautrāk, ja? Bet nav tā, ka izdzerot vienu glāzi, jādzer nākošā vēl aiznākošā. Ja? Protams, ka ir
tur, kur mēs lietojam kaut kādas vielas, pastāv risks no ķīmiskas atkarības. Ja, tā, ja mēs sadzeramies tik daudz, ka mums pēc tam sākās popas, tad pēc tam tā ķīmiskā atkarība kā mums valk apakaļ tajā purvā. Ja. Bet tam vajadzētu apturēties no tam pašam alkoholam, ja, kad teikt, salāpīties un nākuši nekā spēja neskatīties alkohola virzienā. No otras puses, man ir šī te vestelā daļa, kura saka, alkohols ir priekš kam? Datorspēles vēl priekš kam? Tas patērē manu laiku, tas patērē manu veselību. Es to negribu, es to nedaru. Tas nekas, lai viņi cer, es drīkstu neiesaistīties. Kūciņas ēst? Nē, smuki izskatāt. Es uz viņiem paskatīšos labāk. Es varu ēst, bet es izvēlos neēst, jo es zinu, ko tas nodara manam ķermenim. Un tad mīlot un cienot savu ķermeni, es neiesaistu šajās atkarību izraisošajās aktivitātēs. Protams, kā tas darbosies jums, man ļoti interesē, cik ātri būs jūsu rezultāti un kā jums veiksies, un tāpēc es ļoti lūkšu arī pēc tam, kad mēs būsim beiguši strādāt arī ar individuāliem darbiem, pēc kaut kādu laiku padalieties ar mani, kā jums veicās. Un es esmu gatava ar to, ko pastrādāt papildus kaut kādās tikšanās reizēs, ja kaut kas nav līdz galam nostrādājis. Man ir vēlēšanos, lai jums izdotos, ja tas arī būs kā pierādījums, jā, es to spēju palīdzēt, man izdodās. Tā kā aizrautība pašai priekš sevis. Tā, par līdzjūtības sastāvu arī ir neliels pāris frāzes, kur ir aprakstīts, kā to minēt. Patiesībā vislabākais būs mācīties no šī te darba. Atklāšu, kā Anita, kas mums arī piedalās šeit mūsu webinārā, mēs ar viņu strādājam jau vairākus mēnešus no vietas katru dienu, gandrīz katru dienu, un ir ko vilkt laukā tās traumas, kas ir pagātnes traumas, bijuši paliek arvien labāk. Ja, tad darīt ir ko. Vienu traumu var izcietināt dienas laikā, bet, ja mums tās traumas ir ļoti daudz, protams, tas ir process. Tā kā tiem komentētājiem, kas teica, tas nav iespējams 2 stundu laikā atbrīvoties no traumām, ir taisnība. Jā, var atbrīvoties no vienas traumas, pavisam noteikti, no daudzām traumām, tad ir jāskatās, kas tas tāds ir. Par ķīmiskajām vielām man arī šeit ir sagatavoti lūgumi. Ar ķīmiskajām vielām ir tā, ka no vienas puses svarīgi ir atkal mūsu ticība, jo ticība ir tā, kas ļaus mums iedarbināt tos procesus, kuri ir nepieciešami, lai izmainītos mūsu enerģētiskā sistēma. Cilvēkiem, kuri ļoti spēcīgi tic, viņi spējas ar tiekšā indu, viņiem nekas nenotiek, ja viņi nonāk izmainīt apziņas stāvoklī, kur inde neko nenodara mūsu ķermenim. Tad ticībai ļoti, ļoti liels spēks ir. Ja ir grūti noticēt, ka tas varētu darboties, tad iespējams šo lūgumus īsti nav jēgas skaidīt, var paskaidīt un skatīties, kas notiek, ja, tad kā ķermenis reaģē, tad iespējams, ka ir nepieciešama tieši šis fiziskais detoks. Tad kaut kāda gala ir jāsāk, vai mēs šo ticību stiprinām tik tālu, ka mēs sakam, jā, manā ķermenī mainās arī fiziskā līmenī kaut kas, jo patiesībā, ja mēs raugamies savu ķermeni, tad jebkas ir enerģija. Pilnīgi jebkas ir enerģija. Jebkurš vīrus ir enerģija, jebkurš alkohola pilīte ir enerģija, jebkura mūsu šūna ir enerģija. Un kā ar enerģijām mēs varam strādāt ar savas ticības spēku, ar nolūku spēku. Tāpēc ķermeņa kods, kur bija metode, kurš savulaik izmantoja, viņš bija tāds pietiekoši smieklīgs. Tie, kuri ar mani ir strādājuši un atcerās, jā, tā ir atklājuma iemeslu, kāpēc mums ir tā, kā mums ir. Mēs izsakam nolūku šo iemeslu atlaist, tur magnētiņu pāri galvai 3 reizes un iemesls aiziet. Kad tas darbojās, to es pārliecinājos neskaitāmas reizes. Pirmkārt, ķermenis ļoti strauji reaģē, otrkārt, pazūd tie simptomi. Var gadīties, ka arī ar atkarībām var pastrādāt arī šādā veidā, bet tas nav tas, ko es šeit jums piedāvāju, ar nolūku tādu, ka jums būtu vērtīgi pašām tikt galā ar šo atkarību. Vai par šo daļu, kas attiecās uz atkarību, ir jautājumi? Jūs varat droši uzrakstīt par čatām. Jo es esmu norunājis Džaku veselu stundu. Lūgu jums ir daudz un būs ko darīt mājās daudz. Labi. Tad droši rakstiet čatā, ja ir jautājumi, tad atbildēšu arī kaut kādiem pēc tam, kad izstāstīšu par otro daļu un tad par līdzatkarības cietināšanu. Tā redzu, ir jautājums par būtņu barošanu. Bija lūgums, kur mēs lūdzu atbrīvoties no tām būtnēm. Es vēl pārskatīšu, vai kaut kāds lūgums, kur vajadzētu tieši, lai būtnes tās, kas ir kaut kādos avotos atceros lasījis, ka viņi sauc par ļerbām.
ir būtnes, kas pieķerās mums enerģētiskā līmenī un sūc mums lauka enerģiju un piespiež mums būt atkarīgiem. Un tad, lai šīs būtnes aizrādītu atpakaļ gaismā, tad par viņām ir īpaši lūgums jānoskaita. Tas lūgums, kas pašā sākumā arī bija par enerģiju labošanu, bet arī man bija viens lūgums, kur bija tieši enerģētiskās sistēmas dziedināšana, svētīšana. Nu, lūk, tad noskaitam šo te lūgumu kopā, kas noderēs arī priekš enerģētiskās sistēmas attīrīšanas. Es minēju savu vārdu uzvārdu, izsaucu sevi un minēju savu vārdu uzvārdu uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku analizēt manu enerģētisko sistēmu un attīrīt to no jebkādām enerģijām, kas rada manu vajadzību uzņemt jaunas vielas tēvas vai arī manu vajadzību, piemēram, spēlēt datorspēles. Es lūdzu analizēt visu šo enerģiju rašanās iemeslus un izlabot tos to izcelsmes vietās. Visās manās laika līnijās, visās dimensijās un visās manās dzimtas līnijās. Es lūdzu atbildīgi šķīdināt visas šīs skaitīgās enerģijas. Es aizliedzu tām turpmāk piekļūt manam ķermenim, manai enerģētiskai sistēmai, manām laika līnijām. Es lūdzu dievišķo dziedināšanu visai manai enerģētiskai sistēmai un dievišķo svētību tai. Es lūdzu dievišķi attīrīt, dziedināt un svētīt manu enerģētisko sistēmu. Un tad ieklausieties sevi un atkārtojiet šo pēdējo teikumu tik daudz reizes, cik jums tas ir nepieciešams. Es lūdzu dievišķi attīrīt, dziedināt un svētīt manu enerģētisko sistēmu. Nu, pēc manas pieredzes vismaz 3 reizes ir vērtīgi, bet ja ir pēc sajūtām, jums saka, ka vajag vairāk, tad skaitiet to tik ilgi, kamēr jums vai nu apnīk, vai nu piekūstat, vai nu arī ir sajūta, ka nu tad pietiek. Redzat, vienu lūgumu iepriekš, kas ir par atkarību no ķīmiskajām vielām, bija ļoti interesanti, ka es gatavoju lūgumu, tad tā kā nāk intuitīvi, kad ir jāskaita konflikts starp mums un starp mani un to vielu, no kuras man ir šī atkarība. Kāds tur konflikts ir, kā prāts, sāk šaubīties. Muskuļtēs rādīja, ka tāpēc arī šis lūgums ir iekļauts. Protams, atkal, jā, tā ir jūsu tēma, jūs noskaitīsiet, tad tās ķermiskās reakcijas būs, manām jūtamas. Ja ir nogurums iestājies, varbūt tā, ka jums liekas, ka vairs nekas nestrādā, ja ķermenim trūkst ūdens, tad arī tā varbūt šī sēga vairs nestrādā. Ja ir vajadzīgs rests, tas varbūt sēga nekas vairs nestrādā. Un pēc vērtīgi dzert ūdeni un atpūsties. Un varbūt vairāk uz piegaino šos te lūgumus skaitīt. Kā bija pēc šī lūguma noskaitīšanas? Mainījās kaut kas, ētāt kaut ko? Kā uzrakstiet man čatā, tad, ja? Ok, tad par līdzatkarību. Ar līdzatkarību ir interesanti. Mēs, protams, varam, mēs esam cilvēki, mēs jūtam līdz tiem cilvēkiem, kuriem dzīvēm, varbūt neveicās tik labi, viņiem nav šī veselā daļa pietiekoši spēcīga, mūsuprāt, un viņi nespēja saņemt dziedināšanu, mēs uz viņiem raugamies, mums par katru cenu viņi ir jāglāb. Ja atkarība piemīt mūsu tuvieniekiem, mūsu ģimenes locekļiem, vienalga, vai tie ir bērni, vecāki, vīrs, sieva vai mazliet tālāk radinieki, šī vajadzība viņus glābt var būt ļoti, ļoti liela. Tas būtu jāskatās, vai ar muskuļu testu palīdzību jātestē, vai ar svārstu palīdzību, vai reinkarnācijās metodēm, tad jādodas meditīvā ceļojumā un jāskatās, vai jums ar šo cilvēku, kuru jūs par katru cenu gribat glābt, ir kāda vienošanās dvēseli līmenī par to, ka jums viņš ir jāglāb, viņš vai viņa. Jo, ja šāda vienošanās ir, tad ir jāskatās, vai šī vienošanās ir jālauž un jādod tam cilvēkam atpakaļ viņa atbildība,
vai arī jums kaut kas ir jādara, jāsaprot, kas tas ir, kas ir jādara. Reizēm labākais, ko es varu darīt, ir aizvest šo cilvēku pie speciālista, kurš ar kādām tradicionālām metodēm viņu ārstēs. Ja, tas varētu būt kaut kāds slimnīcas, speciālās ciernīcas, kur tad vienkārši cilvēks tiek ievietots, viņš netiek laukā, un viņam ir jārastējās. Un tad tur pamazām jau nāk šī sapratne, tad speciālisti viņiem runā, kamēr viņi tā kā saka, jā, nu labi, es kaut ko gribu darīt. Reizēm tas nelīdz. Ja? Un tad ir tā, ka jāskatās ir jūsu vajadzība, cik liela tā ir un vai tur nenotiek tāda kā spēle no abām pusēm. Tad no vienas puses tam cilvēkam ir vajadzība, atkarība, un no otras puses jums ir kaut kādas traumas, ka jūs meklējat kādu, kur jūs vēlaties glābt. Un es savulaik stāstīju, mēs ar kolēģi psiholoģi Gunti Jakobsonu runājamies, un video ir pieejams YouTube, tāpat kaut kur zemāk arī ir saite uz to, atradīsiet, tad ir norāde uz YouTube, par vienu no teorijām, sauc viņu par pašu kontījumu teoriju, kur ir mūsu mīlestība, rūpes un vajadzības un cieņa, ka mēs pievelkās tā kā pretējie cilvēki. Viena ir tie, kas ir līdzatkarīgi, un otrā puse ir tie, kas ir atkarīgi, vai tie, kas ir tā kā savas vajadzības. Un ir skala, kur var sevi novērtēt, tad nostaties to video. Tieši tā daļa nebūs pārāk gara, kur skatīties, ka saprast, kur jūs atrodaties. Tad galvenais ir vērtēties, vai jūs izjūtat vainas sajūtu tad, ka jūs vēlaties rūpēties par sevi, par savām vajadzībām, vai ka jūs prasat, lai kāds cits rūpēs par jums, par jūsu vajadzībām. Ja jums ir vainas sajūta, tas nozīmē, ka jūs esat līdzatkarības skalā. Un jo šī vainas sajūta ir lielāka, jo šī līdzatkarība ir lielāka. Ja jums nav vainas sajūta, jūs prasat, lai rūpētos par jūsu vajadzībām, tad jūs kāpat laukā no līdzatkarīgu attiecībām. Līdz ar to, lai šo atkarību pilnībā dziedinātu, te būs arī lūgums, tad nemāk pat ātri ieraudzīt, kur ir runa par savām vajadzībām. Un arī ticējiem ir ļoti, ļoti būtiski, ka man ir jāpalīdz tāpēc, ka, vai arī man ir kauns, kas būs emocijas, ja es jūtos vainīgs, kas viņam nevar palīdzēt, tad tās ir tās tēmas, kas ir jādara no savas puses. Tā mēs nevis dziedinām to citu cilvēku, mēs strādājam ar savām sajūtām, ar savām emocijām, ar savām traumām, lai palīdzētu tam otram cilvēkam. Un tad, kad mēs esam savu daļu izdarījuši, tad tas otrs cilvēks ir brīvs no tām saistībām, kas mums bija savstarpēji izveidot, ka viņam ir jābūt līdzatkarīgam, lai mēs varētu izjust šīs savas emocijas un ieraudzīt šos savus ticējumus. Tikai tad, kad mēs esam atlaiduši savus ticējumus, nomainījuši savas emocijas, tad tas otrs cilvēks ir brīvs no šīs savstarpējās atkarības. Protams, arī vēl viens rādītājs ir, ka jums pazūd vajadzība viņu kaut kādā veidā glābt. Bet vienalga pāris lūgums es jums iedodu. Viens lūgums bija nopublicēts arī Facebookā, es mazliet plašāku iedevu, un te ir vēl 2 citi papildus lūgumi. Ir iespējams sagatavot vēl papildus lūgumus, un īstenībā jau visus tos lūgumus, kas bija pirmajā daļā minēti, tā kā savu traumu dziedināšanai un savas atkarības dziedināšanai, ka tos var skaidīt arī par citu cilvēku. Tad, piemēram, ja man būtu maziņš bērns, 7, 10 gadu vecumā, kurš pats vēl neskaita izpirkšanas tiesas lūgums, es par viņu varētu skaitīt, tas ir manējais bērns. Savukārt, ja tas ir pieaudzis cilvēks, tad viņam ir iespējams pašam ar sevi strādāt. Viņam ir iespējams saņemt augstāko spēku palīdzību. Ja šis cilvēks nevēlās to saņemt, tad tā ir viņa atbildība un tās ir viņa tiesības. Un tas sanātu tā, ka ja es par pieaugušu cilvēku skaitītu šos te daudzos lūgumus, tad tas būtu tāds psiholoģiskais mobbings. Savulaik viena uzstādījuma laikā, tas sistēmiski uzstādījumi, kur var redzēt, kas notiek tā kā ar cilvēkiem, dvēselēm, ja, tad kāds viņu sastarpējās attiecības ir. Mums bija, ka mēs saucam uz izpirkšanas tiesu vienu cilvēku, kurš nebija klātesošs. Un aizvietoties pēc tam teica, mums arī testējām uzskuru testu, ka šis cilvēks neaizgāja uz izpirkšanas tiesas lūgumu, bet tas spēks, kas viņu rāva, bija milzīgs. Ja, tad iedomājieties, ka ir milzīgs spēks, kas to dvēseli rāva uz izpirkšanas tiesu, bet viņai ir savi iemesli, kāpēc viņa neiet. Un tad tas sanāks tāds psiholoģiskais vai garīgais mobbings, ja mēs nepārtrauc skaitīsim lūgumus, teiks, tev ir jāiet, tev ir jāiet, tev ir jāiet. Ja tāpēc šos te lūgumus varat noskaitīt vienreiz, paskatīties, kas notiek. Pēc kaut kādu laiku varat noskaitīt vēl vienreiz, varbūt vēl 3. reizi, bet tad gan vajadzētu likties mierā un vairāk koncentrēties tieši uz sevi, kāpēc jūsos joprojām ir šī te vēlēšanās to otru cilvēku izglābt.
Ja? Kas ir klasiski tagad ir cits cilvēks, tā ir mūsu bezspēcības sajūta, un šī bezspēcības sajūta var būt radusies gan no līdzīgām situācijām, gan no jebkuras citas situācijas. Cilvēks ar savu atkarību mums palīdz ieraudzīt to bezspēcības sajūtu, kura mūsos ir iestrēgusi, lai mēs tai tiekam klāt. Okay. Nu ko, vai ir kādi tuvinieki, par kuriem es noteikti vēlētos noskaidīt šos te lūgumus, lai tas tā dziedināšana tad aiziet tādā, kā mēs kopā skaitam lūgumus, tad tas ir nedaudz spēcīgāk nekā pa vienam skaitam. Uzrakstiet ātri jā vai nē, jo iepriekš uzrakstiet, ka jūs gribat arī saviem tuviniekiem palīdzēt. Bet tad viens ir, mēs darām to webināru laikā, ir par dēlu, jā, ok, nu tas skaitam. Vairāk, jā, bija skaitām. Tad vienalga, vai jūs izvēlaties arī, varu izvēlēties arī pilnīgi 6 cilvēku. Nu, ok, pilnīgi 6 nebūs, viņš būs cilvēks kaut kāds, nezinu, tuvo paziņu lokā. Tur varbūt ne draugu, tuvo paziņu, kolēģu, kaimiņu, vienalga, kuru jūs varat izmantot un paskatīties, kā viņam tas būs palīdzēts. Ja jums nāk ideja palīdzēt šim cilvēkam, es protams, ka jums ir jāpalīdz, ka tas lūgums ir jānoskatās, mums kā dot iespēju viņam kaut ko darīt. Un lūgums ir es, minēju savu uzvārdus, izsaucu, un tagad vajag šo cilvēku aprakstīt. Piemēram, manu dēlu un viņam vārdu uzvārdu, vai manas draudzenes dēlu un viņam vārdu uzvārdu, vai manu mammu un viņas vārdu uzvārdus, ja dzīves laikā vairāk uzvārdu bijuši, tad miniet visus. Uz pilno izpirkšanas tiesu, un es lūdzu veikt viņa vai viņas dvēseles atpazīšanu, absorbētā dviņa atrisinājumu, parazītiskā dviņa atrisinājumu, traumatiskā stresa atlaišanu, sirds centra optimizēšanu, prāta centra optimizēšanu, sirds dvēseles un prāta skaidrību, atgūšanās no skumjām atrisināšanu, dzīvības spēka savienojumu optimizēšanu, nesaņemtas mīlestības atrisināšanu, personīgo šausmu atrisināšanu, kaitīgu vienošanos atrisināšanu, kaitīgu piesēšu atrisināšanu, veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu un enerģijas iepakojuma optimizēšanu. Un ja ir zināms, ka šis cilvēks ir traumu lokā, varētu būt gan izvarošana, gan slepkavības, piemēram, karavīriem, kas ir saistībā ar slepkavībām, vai sievietēm var būt saistībā ar izvarošanu, arī vīriešiem var būt saistībā ar izvarošanām. Te ir vēl papildus ātrie lūgumi, ka jūs lūdzat vēl papildus kara atrisināšanu, slepkavību atrisināšanu, izvarošanas atrisināšanu, tad tās tēmas, ko jūs varat vēl papildus palūgt. Un tā kā nav, ka viņiem visiem būtu jāskat, bet var izmantot, ja jums ir aizdoms, ka tas varētu būt vērtīgi. Ka tā ideja, intuīcija saka, jā, vajag tas skaitīt. Ar šī te lūguma palīdzību, ko mēs darījām, tad mēs iedrošinām šo cilvēku nākt uz izpirkšanas tiesu. Šie visi lūgumi ir tikai vienīgi, lai viņu stiprinātu, lai viņam vienkārši tādā masveidā paņemt nost kaut kādu lielu nastu, bet vēl vispār netiek runāts ne par kādām atkarībām. Tad mums nav nekāda nolūka, mums ir tikai dziļa mīlestība viņam palīdzēt. Otrais lūgums savukārt jau ir konkrēti. Mēs sakam, jā, tur ir atkarība, to kaut ko vajag darīt. Un tad skaitam atkal kopā. Es minēju savu vārdu uzvārdus, izsauc un atkal miniet lomu, kāda ir šim cilvēkam attiecībā pret jums un vārdu uzvārdu. Uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visām viņa vai viņas dzimtas līnijām, ar nolūku analizēt visas viņu laika līnijas, meklēt un atrast katru nekvienu iemeslu, un atkal loma un vārds uzvērstam cilvēkam, kuru jūs izsaucat, ģenitīvā vajadzībai un kāda konkrēta vajadzība ir šim cilvēkam. Kāda ir tā atkarība, kur jūs novērojat. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un izlabot tos to izcelsmes vietās.
Un vēl trešo lūgumu arī kopā skaitam. Es, un atkal vārds uz vārds, izsaucu, un atkal loma un vārds uzvārds tam cilvēkam, kurus izsaucat, uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visiem viņa vai viņas apziņas līmeņiem, visām viņa vai viņas traumātajām daļām un visiem viņa vai viņas pavadoņiem. Es lūdzu viņu izglītot par visām kaitīgajām sekām, ko rada viņa vai viņas vajadzība un atkal kāda konkrēti. Es lūdzu viņu būt atvērtam, atvērtai un vēlēties, uzņemties atbildību par savu dzīvi, savu veselību un savām attiecībām ar apkārtējiem cilvēkiem. Es lūdzu viņu meklēt un pieņemt palīdzību, kas nepieciešama, lai viņš vai viņa pilnībā spētu dziedināt savas traumas un atbrīvoties no vajadzības un atkal kādu konkrēti. Ja jums pēc šo lūgumu noskaitīšanu, kad jūs domājat par to cilvēku, ir sajūta, ka savu darbu esat izdarījušas, tad viss tās pārējās lietas jūs varat pēc tās brīvas izvēles. Vai nu jūs skatāties, tad kas tas bija, kāpēc jums tik ļoti šī vajadzība liela bija tā kā strādāt, vai tikai un vienīgi strādāt ar sevi. Labāk rezultātu jūs iegūsiet, ja jūs tomēr izdarīsiet visu garo procesu, tad skatīsieties savus ticējumus par šo cilvēku, viņa atkarību par to, kāds ietekmē jūsu dzīvi, skatīsieties savas emocijas un dziedināsiet savus traumas.